Esiet sveicināti, bowling draugi. Latvijas amatieru bowling līgā mums ir aizvadīts jau 4 stūres. Un šodien šajā video es gribēju jums parādīt, nofilmēt statistiku pēc 3. stūres, ko es parasti darītu papīra formātā, liku Facebook mūsu kontā. Šoreiz es to parādīšu caur video, un tad jūs varēsiet sekot līdzi, un nākamreiz varbūt jau varēsiet paši atrast šo informāciju. Tātad par kur statistiku es runāju? Tas ir par kopējā statistika, ko es lieku parasti pēc stūres pirmdienās. Tā ir vīriešu, sieviešu 1 no 4 spēļu rezultāti, labākie visā līgā, kā arī labākie 3-4 spēles, labākie vidējie. Tas sanāk visā līgā, nevis tikai divizionā, bet visā līgā kādi bijuši labākie uz doto brīdi, kādi labākie rezultāti. Un tad sāksim mēs ar statistiku labākie vīriešu, sieviešu 1 no 4 spēļu rezultāti. Tātad atrodamies mājaslapā, dodamies uz sadaļu amatieru bowling līgas platīnuma divizionā. Principā nav svarīgi, kurā jūs divizionā ieiet, jo visos divizionos ir pieejama šī statistika. Tad mēs spiežam statistika, un tad mēs skatāmies labākie vīriešu, sieviešu 1 un 4 spēļu rezultāti visā līgā pēc 4. stūres. Mēs spēlējam statistiku, un šeit ir redzēt aile spēlētāju 1 un 4 spēļu rekordi. Mēs nospiežam un spiežam divreiz uz 19. ABL. Lai tas būtu pārskatāmāks, mēs noņemam visu lieko. Tas ir rekords. Lūk, mēs redzam uz doto brīdi labākie rezultāti vīriešu 1 spēles pēc 4 tūrēm. Labākais mums ir Artēmijs ar 279 un Dāvis arī ar 279. Tātad šī informācija ir atrodama top 10. Tas ir par vīriešiem jau, un par sievietēm mēs redzam jābūt zemāk top 10. Labākie rezultāti, arī noņemam visu lieko. Un tad redzam, ka uz doto brīdi pēc 4 tūrēm labākie 1 spēļu rezultāti. Labākais ir Marijai Vīkinai 258, Elizabetei 224 un Annija ar 217. Tad tie būtu labākie 1 spēles rezultāti. Ja mēs gribam apstīties 4 spēļu labākie rezultāti līgā, tad mēs spiežam 19. vēl, noņemam arī visu lieko un liekam sortēt. Un tātad labākais 4 spēļu rezultāts visā līgā pēc 4 tūrēm ir Rihardam Kovļenko 930, Normundam ir 916, Edmundam 915 un Pēterim 901. Tātad pagaidām labākās summa spēles ir Rihardam Kovļenko 930. Un sievietēm labākais 4 spēļu rezultāts ir mums Marija Vīkinai 792, Elizabete 728 un Natālija arī 728. Tad jūs redzat labākie kādi ir rezultātu summas. Tas būtu par šo statistiku, 1 no 4 spēļu. Tad mēs dodamies tālāk un apskatīsimies vidējos, kādi ir labākie vidējie visā līgā. Tad spiežam jau uz saiti, tas ir vīriešu un sieviešu. Tad vīriešu labākie vidējie. Dodamies uz leju un spiežam divreiz uz 19. ABL. Tad mēs redzam, ka kopējais vidējais labākais visā līgā pēc 4 tūrēm ir Rihardam ar 213. Pēters ir 2. vietā ar 210, 88 un Tomas ar 210 un 8 3. vietā.
Tad šeit jūs redzat jau visus vidējos, jūs varat arī sevi atrast, ierakstot, tātad šeit meklēt, ja savu vārdu uzvārdu, jūs redzēsiet, kāds jums ir vidējs un kurā vietā jūs atrodaties visā līgā. Tā tas būtu par vīriešu, tātad vidējais labākais tad Rihardam ir doto brīdi, un sieviešu konkurencē labākais ir Marijai, 192,50, Viktorija ir 2. vietā, un Elizabete 3. Šeit arī kopā mums 15 sievietes spēlējušas amatieru līgā līdz šim, un tad jūs redzat visus vidējos. Tā, un pēc kopējā vidējā pirmā arī ir Marija pagaidām, Jelena Blago ir 2. un Elizabete 3. Tas ir viss sezonu vidējais. Vīriešu Nikolais Čiņkovs, Daniels un Artūrs. Tā, tas būtu par vidējiem. Tā, tastīsimies komandu. Labākie rezultāti 1 un 4 spēles. Kāds mums ir doto brīdi. Arī dodamies tātad, atrodamies divizionā, ieplatīnā, vienalga, kurā divizionā visur ir šī statistika pieejama. Sviežamā B labākais komandu rezultāts. Un šeit, lai būtu pārskatāmāk, tad mēs arī noņemam visus liekos laukus. Atstājam tikai 19. Atstājam 19. ABL un vispār labākais un liekam sortēt. Un tad mēs redzam, ja, labākais 4. Pagājušā nedēļa mums bija labākais 4 spēles bija Wolfpacks, Augsburg un Tenpin. Tā, un kā mums ir tagad? Arī Wolfpack, Aks un nekas nav mainījies, mēs redzam, ja, labākā viena spēle, joprojām ir tāds pats top 3, nekas nav mainījies. 4. vietā Raks, 5. NBS veterāni, jā, 6. TMR, 7. Fanatika, 8. jaunie buki. Vienīgais uzlabojums par vienu ķēgu jau vairāk. 9. Tračtīni, 625 un 10. Aldāns 621. Nu, nekas nav mainījies, jā, top 10. Tā, tas ir par vienu spēli, par 4 spēlēm. 4 spēlēm mēs skatāmies, tad pirmais ir Wolfpack, ja mēs redzam 25, apstīsimies tā, kā mums bija pagājušā nedēļa. Wolfpack, Raks un Aks. Wolfpack, Raks un arī tas pats nav mainījies. 4. Tenpin, 5. jaunie buki bija, 6. Fanatika. Šeit Fanatika bija, ir 7. Tad TMR ir ielauzušies top 6. 6. vietā 2335. Pakāpušies, jā, mēs redzam. Tā 7, 8 ir ND veterāni. 8 ND veterāni. Arī nokrituši par vienu vietu. Nu jā, tas ir top 4 komandu. Tātad top 10, jā, komandu 4 spēju summā visā līgā, kāda labākie rezultāti. Tā, tas būtu par komandu 4. Nu jā, tā arī ir tā statistika. Nolūkties katru. Tā un vēl bija kas. Nu jā, pārējais viss. Nu šī bija tā statistika, jā, ko es līku Facebookā, ja pēc katras tūras svētdienā, pirmdienā. Nu tad kopš šīs nedēļas, tad šo statistiku es jums turpmāk rādīšu video formātā. Tad jūs varēsiet sekot līdzi un arī paši pēc tam varēsiet iet un ērti, kurā jums brīdī, kad jūs gribēsiet, varēsiet šo statistikā apskatīties. Tā statistikā par komandām, tā jau pagājušajā nedēļā mums bija izmaiņas, jā, kad jaunos buks apsteidz komandu Wolfpack. 406 punkti, viņiem ir vairāk uzvaras, jā, tāpēc viņi ir pirmajā vietā izvirzījušies. Vairāk uzvaras, kā mēs redzam, jā, Wolfpackam visā līgā. Spēles visvairāk Universal, 383, uzvar procentā, nekas nav mainījies, Unbelievable, Dziednieks un Tenpin,